Mēs šodien parunāsim par mentālo noturību un mentālo izturību. Es tikko esmu burtiski pusceļā ar šo brīnišķīgo grāmatu, kas saucās The New Toughness Training for Sports. Autors ir James Loyers, un viņš ir trenējis ļoti daudz olimpiskos čempionus un palīdzējis viņiem sasniegt savus rezultātus tikai pateicoties tam, kādā veidā mums ir jāstrādā ar savu brīnišķīgo galvu, kādām domām tur ir jābūt un kā mēs vispār norūdam mentālo izturību. Ļoti reti, kur ir kaut kādi forši labi materiāli par šo tēmu, un šodien es padalīšos tieši ar šo te ļoti svarīgo virzienu, jebkurā profesijā, lai kurā jūs arī nebūtu. Mans vārds ir Viesturs Mekšāns, esmu profesionāls teātra un operas režisors jau vairāk kā 25 gadus. Esmu iesūtējis vairāk kā 30 izrādes, un pēdējos 8 gados runas skolā es strādāju ar ļoti plaša spektra profesionāļiem, kuriem ir nepieciešams attīstīt viņu komunikācijas prasmes, sākot no balss attīstīšanas līdz pārliecībai, un tā pārliecības pasaule ir tieši saistīta ar mentālo noturību, un tieši šodien par to parunāsim. Man pēdējās 2 nedēļās ir 2 brīnišķīgi notikumi. Viens notikums ir tieši tas, ko es tikko jums jau parādīju, šī te James Loyer grāmata, kuru es konspektēju, jo ja es konspektēju grāmatas, tas nozīmē, ka es ļoti novērtēju un gribēšu atgriezties pie atziņām. Par atziņām šodien jūs daudz ko dzirdēsiet. Un otrs skaistais notikums ir 50 stundu vīrišķības izaicinājuma tāds kurs, ko rīko Oskars Špickovs Pāvilostā, un es esmu instruktors jauniešu grupai no 14 līdz 17 gadiem. Un šajā te vīrišķības izaicinājumā es pats pieredzēju to mehānismu, ko apraksta šajā te sarkanajā grāmatā James Loyers, par to, kādā veidā cilvēki rūdās, par to, kā jaunieši norūda sevi un kļūst par to, no puišiem par vīriešiem. Tāpēc es diezgan daudz arī runāšu par šo te vīrišķības izaicinājumu. Starp citu, ja jums ir jaunietis, kas kategorizējās šajā te vecuma grupā, un jūs gribat tiešām, lai viņš iegūst šo te vīrišķības un atbildības sajūtu par savu dzīvi un saviem lēmumiem, tad es jums tiešām silti iesaku apmeklēt šo te mājaslapu izdzīvošanas skolu un pieteikt savu jaunieti. Bet ķeramies klāt pie darba. Kas ir šīs te grāmatas tā pamatfilozofija, ka mūsu mentālā noturība balstās 2 lielos aspektos. Tad pirmais ir mūsu īstais es, jeb angļu termins ir real self, un šis īstais es attīstās un veidojās mūsu dzīves laikā. Tas nozīmē, ka ļoti liela ietekme vienmēr ir vecākiem vai vidē, kurā mēs augam un attīstamies, un ļoti liela ietekme ir tam, vai mums ir atļauts mūsu bērnībā būt atbildīgās situācijās, stresa situācijās, vai arī mūsu vietā tika viss izdarīts. Tas ir ļoti svarīgi, un arī otrs aspekts ir par to, ja mēs esam dzīvojuši ļoti negatīvā vidē, kurā vispār nav atbalsts un mīlestības mehānisms, ļoti bieži cilvēki var izaugt par tādiem kā perfekcionistiem, kuri vienmēr grib sasniegt savu rezultātu, un viņiem visu laiku liekas, ka kaut kas var pietrūkt. Viņiem ļoti liels uztraukums un stress veidojās tikai no tā, kad ir bailes, ka es nesasniegšu, es kaut ko neizdarīšu. Nu, lūk. Un otra pasaule ir mūsu sacensību es, tas ir tāds mūsu sadaļa, kuru mēs ieslēdzam, un šajā gadījumā te grāmatā runa par profesionāliem sportistiem, bet arī jebkuram cilvēkam ir tas sacensību režīms. Un tas ir tas režīms, kuru mēs ieslēdzam augstas atbildības situācijās, augstas stresa situācijās, kur viss plīst un lūst, bet mums ir jānotur bura, mēs nedrīkstam padoties un iet tālāk. Un katram cilvēkam šis te sacensību es nedaudz savādākiem mehānismiem izstrādāts. Abām šīm te komponentēm ir jāstrādā roku rokā. Nevar būt ļoti labi attīstīt sacensību es un ļoti vājš tas īstais es. Un tad patiesībā viss juks pa vīlēm cauri. Tas, ko es novēroju arī šajā te vīrišķības izaicinājumā priekš puišiem, priekš jauniešiem, ir, ka ļoti ātri parādās pirmie aizsarga mehānismi, kā mēs aizstāvam savu īsto es. Un, protams, kad ir šajā vīrišķības izaicinājumā ir daudz dažādi fiziski uzdevumi, tā slodze ir diezgan liela, un kā arī šajā grāmatā rakstīts, ir pirmais aizsarga mehānisms vienmēr ir iekšējais čīkstulis, tie ir attaisnojumi, tie ir dažādi iebildumi, argumenti, kāpēc, lai es varētu neturpināt tālāk darboties šajā te konkrētajā situācijā. Un sportā tur var būt sākot no tā, kad man nekad neveicās šajā te stadionā vai laikapstākļi man nav labvēlīgi, un šajā te puišu jauniešu nometnē tur sākās pat no argumentiem, ka man ir alerģija no ūdens un man ir iesnas, un vispār man ārsts neļauj ātri iet un kustēties un nest smagas somas.
Un vis kaut kādi savādākie argumenti tikai, lai es pasargātu sevi no sāpēm. Tas ir atkal saistīts ar katram cilvēkam, katram jaunietim ir sava robeža, ja, cik izturīgi mēs esam bijuši līdz šim un uz ko mēs esam spējīgi, teiksim, tajā tolerēšanā. Otrs apstākļus ir pēc šī iekšējā čīkstuļa. Ja jūs spējat pārvērst šo iekšējā čīkstuļa mazās domiņas, tad nākošais ir negativitāte un dusmas. Un dusmas, kā rakstīts arī šajā grāmatā, ir arī kā aizsarga mehānisms, un dusmas var tikt virzītas uz ārpusi, gan arī uz iekšpusi pret sevi. Piemēram, James Loyers min tādu gadījumu, kad McIlroys bija tāds ļoti talantīgs tenisists, un viņš iemācījās savu uztraukumu samazināt un kontrolēt, esot negatīvā stāvoklī. Bļaujot uz tiesnešiem, bļaujot uz skatītājiem, starp citu mūsu tenisa zvaigznā Aļona Ostapenko ir ļoti līdzīga arī situācijā, bet tā doma ir tāda, ka viņš varbūt iemācījās kontrolēt to uztraukumu. 99% gadījumu citi cilvēki aizvilstās un vienkārši degs emociju ugunīs un nevarēs vispār vairāk neko izdarīt, nevarēs spēlēt tenisu vai kaut ko citu izdarīt. Bet pārsvarā šī negativitāte tā iznīcina jebkādu prieku darboties tālāk. Un tas nozīmē, ka katrā izaicinošā situācijā jūs ieslēgsiet iekšā šo kara režīmu, kas ir ļoti enerģiju patērējošs režīms, un jums vienkārši nebūs spēkā turpināt darboties, domāt un pieņemt pareizos lēmumus. Šis nav ideālais variants, mēs to redzam arī bieži vien ikdienā, kad ir augstspriedzes situācijās cilvēki ap mums vienkārši sāk emocionāli vārīties un vainot citus cilvēkus, dusmoties. Tas ir aizsarga mehānisms, un tas ir aizsarga mehānisms bieži vien no tā, kad no manis prasa kaut ko, un mani bail to nesasniegt, jo ja es to nesasniedzu, es priekš sevis nebūšu pietiekami augstvērtīgs cilvēks vai, vērtīgs cilvēks. Tā redziet, atkal varētu būt arī viena no tādām bērnības un audzināšanas izpausmēm, no tā, kur mums trūkst kaut kādas tādas pamatīgas, dziļas saknes atbalsta mehānismos un mīlestībā, kuru vajadzētu ģimenē mums ieaudzināt. Pēc mans aicinājums jums ir dariet visu iespējamo, lai atbalstītu savus atveses. Un tad, ja jūs esat iemācījušies tikt galā ar tām iekšējām čīkstuļa iebildumu domām un esat iemācījušies regulēt savu uztraukumu, kas nav negativitāte, bet tieši otrādi prieks, ka jūs izbaudat šo izaicinājumu, ka jūs tieši otrādi spējat ar afirmatīviem, pozitīviem tekstiem sev ieskaidrot, ka patiesībā viss ir ļoti forši, es tikšu tālāk, tad ir pēdējais šķērslis. Un tas pēdējais šķērslis ir bailes. Un tas ir viens no grūtākajiem šķēršļiem, lai mēs varētu norūdīt sevī to mentālo izturību, jo bailes nav domas. Bailes arī nav emocijas, bailes ir hormoni, bailes ir saistīts ar mūsu smadzeņu aizmugurējo apakšējo daļu, kas ir amigdalas daļa, kas bieži vien ir glābšanās un izdzīvošanas refleksi. Vienīgais mehānisms, kā mēs varam tikt galā ar bailēm, ir ieskatīties bailēm acīs, pieņemt tās, būt situācijās, kurās mums ir ļoti bail, un satikties ar savām bailēm kā ar savu vecu čomu, pieņemt šo draugu, pieņemt to, ka viņš man stāv blakus, pieņemt to, ka tas tāds ir un virzieties tālāk. Un tie cilvēki, kuri nebaidās, tie cilvēki ir tāds, kurus ļoti, ļoti grūti uzvarēt, kuri tikuši galā ar šīm bailēm. Un tas ir tas pēdējais čērslis, lai jūs varētu tikt tuvāk tai mentālai uzvarēji pār sevi. Un tad ir otra lielā sadaļa ir sacensību es. Tas ir tas iekšējais mūsu režīms, kuru mēs ieslēdzam, tad, kad mums ir šīs augsta līmeņa, augstas spriedzes situācijas. Un, lai mēs varētu uztrenēt šo sacensību es, konkurējošo es, mums ir jābūt augsta līmeņa disciplīnai domāšanā. Tātad domas ļoti ātri var iznīcināt jebkādu veidu enerģijas padevi, var iznīcināt motivāciju un iznīcināt jebkādu veidu jūsu potenciālu sasniegt savus rezultātus.
Un šajā grāmatā viņš arī min kaut vai ļoti elementāras lietas, kā mums vajadzētu pārtulkot šīs te mūsu domas. Piemēram, viņš saka, hang in there, baby, keep fighting, things will turn my way, come on, I can do this. Izklausās ļoti vienkārši, vai ne? Šo te saka viens no pasaules labākajiem mentāliem treneriem. Tāpēc ir vērts ieklausīties. Kaut vai teksts, I love it. Arī I'm excited. Latviešu valodā ir es esmu pozitīvs, atraucies, es dievinu šo te spriedzes situāciju, es dievinu šo te adrenalīnu un uztraukumu situāciju, un mēs ar šiem te pozitīvajām domām, kuras viņš sauc par tough thinking, tas nozīmē, ka tās ir norūdītas domas, tās ir īstas spēcīgas domas, kuras mēs liekam pretī šīm atbildīgajām situācijām, viņas jums dos lielāku enerģiju, lielāku spēku turpināt. Otra sadaļa ir saistīta ar disciplīnu bildēs, kuras jūs savā iztēlē būvējat. Un šīs te bildes varbūt arī ļoti negatīvi, tā kā piestrāvot, ka jūs redzat sevi saplīsušu, nogurušu, izstājušies, ka jūs esat izstājušies no sacensībām, bet jums ir jābūt ļoti disciplinētam, būvējot, iztēlēt tādas bildes, kurās jūs esat uzvarētāji, kur jūs varat veikt šos nepieciešamos soļus arvien tālāk un tālāk un tālāk. Mēs to saucam bieži vien arī par tādu kinematogrāfijas mehānismu, ka jūs esat iedomājaties kino zālē, vieni paši skatāties filmu, kā jūs paveicat savu darbu. Tā var būt arī darba intervija, kurā jūs iziet pa posmiem cauri, redzot, ko jūs atbildēt uz kuriem jautājumiem, kā jūs izskatāties, kā jūsu balss skan, vai arī jūs varat redzēt arī sevi basketbolu spēlē, izšķirīgajos metienos, izšķirīgajos mirkļos, kā jūs iedat precīzu piespēli, kā jūs saņemat perfektu piespēli un veicat šo te nepieciešamo metienu un gūstiet punktus. Mēs tādā veidā ieprogrammējam savu iztēli, un jums pat nav jābūt nekādā veidā tur ezotēriski apdāvinātiem cilvēkiem, lai domātu tagad par kaut kādiem astrāliem ķermeņiem, kuriem mēs dodam uzdevumus. Nē, tā ir vienkārši, tas ir darbs ar iztēli, kas dod mums iespēju jau realizēt to, ko mēs esam jau paredzējuši savā domāšanā. Un tas ir viens no tādiem zinātniski pierādītiem mehānismiem, ar kuriem ir jāstrādā. Un trešais mehānisms ir acting. Ja? Tad, tā nav aktieru spēle, bet tas ir mehānisms, kā jūs strādājat ar savu neverbālo komunikāciju, kāda ir jūsu ķermeņa valoda. Tas nozīmē, ka jūs zaudēta punkta gadījumā jūs nerādīsiet to, ka jūs esat izmisuši, ka jūs nerādīsiet savu ķermeņu valodu, to, ka jūs esat vienkārši sabrukuši vai pārdzīvojat vai lamājaties. Nedod Dievs, jūs lamājaties uz sevi vai uz kādu citu cilvēku. Jūs esat mērķiecīgi tieši tādi paši, kā jūs esat. Es nedaudz varbūt arī nocitēšu, ko James Loers domā ar šo te acting daļu, to tough acting. Viņš saka, quickly turn away from the mistake and show nothing on the outside but supreme confidence. Un tas nozīmē to, ka ir arī hokejisti, kad mēs redzam, kad ir vārdsargs, ir ielaidis vārtus, dažreiz ir tie, Dievs, tie pārdzīvojuma emocijas, un dažreiz viņš vienkārši padzerās ūdeni, it kā nekas nebūtu bijis un šauj tālāk. Tenisā tas ir vēl vairāk, tāpēc, kad viņi zaudē tos punktus biežāk, vai arī vinē tos punktus biežāk. Un šī te nepārdzīvošana ir ļoti, ļoti būtisks apstākļus. Look and act like a courageous soldier poised for a great battle. Think, poise, courage, victory. Jūs esat karavīrs. Jūs esat tā kā karavīrs, kas ir mērķiecīgs, tieši, un jūs nepadosieties. Break out a big smile and send a message to your opponents with your body that this time they were lucky, next time is yours. Ja redziet, visi tie ieteikumi ķermeņa valodai ir tas nekas, ka es tagad esmu zaudējis, es nepārdzīvošu, vecīt, šī nākošais ir manējais, ja nākošais ir mans punkts. Ķermeņa valoda ietekmē emocijas, un te ir tā zinātniskā daļa. Jūsu ķermenis var palīdzēt jums būt tajā stabilajā, ļoti spēcīgajā stāvoklī, un var arī iznīcināt arī jūsu spēcīgo stāvokli. Es to saucu par upura žestiem, upura pozām, visa veida atbalsta pozīcijas, šķībi, greizi, nestabili, tad arī šaudīgs acu skatiens, visas šīs te lietas ļoti, ļoti ietekmē jūsu emocionālo stāvokli un jūsu mentālo noturību, mentālo stāju, mentālo spēku. Tas ir tas mehānisms, kā mēs trenējam to sacensību režīmu. Šie te 3 faktori, ar kuriem jums ir jāstrādā ikdienā.
tā ir zinātne, tas ir tas mehānisms, kā zinātniski pierādītām metodēm šis te grāmatas autors strādā ar saviem olimpiskiem čempioniem. Un arī šajā te viešķības izaicinājuma nometnē ļoti, ļoti ātri varēja dzirdēt šos te iebildumus un argumentus no jaunajiem puišiem. Tas nozīmē, ka ļoti ātri viņi ieslēdz iekšā pašaizsardzības mehānismu, lai viņiem nebūtu šīs te sāpes, jo viņi vienkārši nav bijuši situācijās, kas ir sāpīgas. Mēs šeit runājam par muskuļu sāpēm, mēs runājam par kaut kādiem tādiem diskomforta stāvokļiem, kas mums liekas, ka nē, man nav jābūt diskomfortā. Un tas aicinājums ir būt komfortā, esot diskomfortā, ko viens no arī mūsu instruktoriem arī šajā nometnē teica. Un, protams, ka arī šajā nometnē ir situācijas, kurās viņiem ir jāsaskarās arī ar bailēm. Es redzēju arī situācijas, kur jaunieši arī aizgāja arī dusmās uz saviem kolēģiem, arī dusmās uz instruktoriem, bija arī asāka vārdu pārmaiņa, un tas vienkārši norāda to, ka katram cilvēkam ir savādāks mehānisms, kā mēs aizsargājamies, un tad ir bailes. Un tas pēdējais izaicinājums ir saistīts ar to, ka tev jāieskatās tām bailēm acīs. Es netrīcu, es spēru soli nezināmajā, ir ārprātīgi baili, jūs nevarat iedomāties, un šie te puiši pārvarot šo te pēdējo šķēršļi, viņi vienkārši atzimst. Ja, un to mēs varam saukt arī par iniciāciju kaut kādā ziņā, kas ir mūsdienu sabiedrībā, ir diezgan tāds iztrūkstošs elements, bet pateicoties šādām te virsčības nometnēm, šīs iniciācijas process notiek. It īpaši vīriešiem, it īpaši jauniem vīriešiem, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, lai viņi saprotu, uz ko viņi spēja. Un tās atsauksmes pēc šīs nometnes ir tādas, pārsvarā tādas, ka puiši raksta pēc tam, es nezināju, ka es to varu izdarīt. Es tagad saprotu, ka es varu vairāk. Ja, tā ir robežu pārkāpšana, limitu pārkāpšana, kas patiesībā ir tikai šeit mūsu galvā, kas ir veidojusies laika laikā, audzināšanas rezultātā, mūsu vecāku iespaidu rezultātā, dažādu dzīvošana dažādās vidēs rezultātā. Un arī jebkurā vecumā, lai jūs tagad neklausītos šo te video materiālu, jūs absolūti mierīgi varat trenēties šajā te mentālās izturības jautājumā. Vēlreiz iesaku jums izlasīt šo te grāmatu, The New Toughness Training for Sports. Šim autoram vēl ir vairākas citas grāmatas, kas ir saistīts ar mentālo izturību. Paskatieties, James Lawyer ir autors, varbūt arī YouTube'ā kaut ko varēsiet atrast, bet katrā ziņā par ķermeņa valodu jūs varat atrast diezgan daudz informācijas arī runas skolā. Tepat apakšā zem šī te video materiāla ir saite uz runas skolu, un runas skola nav tikai par skaistu un par skaistu runāšanu, par iedvesmošanu. Runas skola ir par izturību, par mentālo noturību, par pašizaugsmi, par visu to mehānismu, kas jūs padarīs par pilnīgi jaunu sevis versiju. Piesakojiet šim te YouTube kanālam, nospiediet like, tas palīdzēs daudz vairāk cilvēkiem iegūt šo te nepieciešamo svarīgo informāciju, lai viņi varētu būt izturīgi, lai viņi varētu būt pilnīgi sevis jauna, cita, svaiga versija. Tiekamies citos runas skolas YouTube video materiālos. Atā!